ar bērnu vienoties, paņemam pauzi, un pēc kāda laika, piemēram, 2 nedēļām vai mēnešu mēģinam atgriezties. Protams, ka jautājums par to, kāds tas ir pulciņš vai ne. Ja tas ir, piemēram, mūzikas skola, tur ir grūtāk skatīties, vai tur ir iespēja kaut kādā no tiem priekšmetiem samazināt kaut ko. Un tad iespējams, ka bērnam tur vienkārši bija pārāk liela slodze. Varbūt tiešām tur bija kaut kāds strīds, un bērns atgriežas, viss ir kārtībā. Bet jā, ne tā, kad uzreiz nogriezt no šos pulciņus, labi nekur nē, bet censties bišķiņu mazāk kaut kādā veidā to aktivitāti samazināt, un tad ir laiks skatīties, ja bērns tā kā pēc tam tiešām negrib atgriezties un ar laiku tā kā atsakās no citām aktivitātēm, tā jau jāskatās, ka ir tas sarkanais signāls, un ka bērnam var izveidoties, ka viņam šajā vecumposmā ir izveidojies tāds negatīvs skatījums par sevi, jo ir tas melnais tāds melnās brilles, nevis rozā brilles, tad bērnam šķiet, ka visi tā par viņu domā, bet visi tā par viņu nedomā. Viņš tikai par sevi tā domā.